Jau vairākus gadus Latvijā tiek īstenoti dažādi Eiropas sociālā fonda projekti, kas palīdz bezdarbniekiem atrast darbu. Viens no spilgtākajiem ir Eiropas sociālā fonda projekts pasākumi noteiktām personu grupām. Kopš 2008. gada Nodarbinātības valsts aģentūra ar Eiropas sociālā fonda atbalstu īsteno projektu pasākumu noteiktām personu grupām. Tā mērķis ir bezdarbnieku integrēšana sabiedrībā, to konkurētspēju veicināšana un iekārtošana pastāvīgā darbā. Lai īstenotu projektu, ir nepieciešami 3 galvenie elementi. Viens ir Nodarbinātības valsts aģentūra, otrs ir bezdarbnieki, kuri vēlas strādāt, un trešais pats galvenais ir darba devēji, kuri vēlas piedāvāt darba vietas. Valsts līdzfinansētā darba vieta ir darba vieta, kuru daļai finansē Nodarbinātības aģentūra un daļai finansē darba devējs no saviem finanšu līdzekļiem. Bezdarbnieki šai darba vietā strādā gadu. Gadu ir iespēja būt vienlaikus bezdarbnieka statusā un vienlaikus darba ņēmēja statusā, slēgt ar darba devēju darba līgumu. Nosacījumi tie paši kā jebkuram darba ņēmējam. Vienlaikus tiek dota iespēja būt gan sabiedrībā, gan izprast darba tirgus prasības, gan pierādīt darba devējiem, pierādīt sevi kā labu darbinieku un kā arī saņemt sociālās garantijas. Jau vairāk nekā 1200 darba devēji no visas Latvijas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru kopš 2008. gada septembra ESF projekta pasākumi noteiktām personu grupām ietvaros ir radījuši darba vietas vairāk nekā 3000 bezdarbnieku, kuru dalība projektā visos Latvijas reģionos turpinās līdz pat 2013. gada nogalei. Lai izveidot šo valsts līdzfinansēto darba vietu, aģentūra vismaz reizi gadā izsludina konkursu, kurā piesakās darba devēji. Darba devējs izlemj, kādā profesijā viņš vēlas nodarbināt bezdarbniekus, piesaka šo profesiju. Savukārt mēs, Nodarbinātības valsts aģentūra, meklējam šo bezdarbnieku, kurš tad atbilst darba devēja prasmēm un tām prasībām. Un bezdarbnieki tad tiek veidota tāda kā darba intervija. Mūsu atlasītie bezdarbnieki dodas pie darba devēja, notiek darba intervija, un tad ir tas rezultāts. Projekta ietvaros darba devējs saņem ikmēneša dotāciju bezdarbnieku darba algām. Ja viņš pieņem darbā, piemēram, ilgstošu bezdarbnieku, personu bez vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas, personu vecumā virs 50 gadiem, vientuļo pieaugušo ar apgādājumiem, personu ar invaliditāti vai arī personu, kura pieder etniskām minoritātēm un kurai jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu. Daina Kokmane par Eiropas sociālā fonda projektu pasākumu noteiktām personu grupām uzzināja apmeklējot konsultācijas Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē Skrundā, kur speciālisti viņai piemeklēja izglītībai atbilstošu profesiju. Un kopš 2011. gada rudens Daina projekta ietvaros strādā par darba aizsardzības inženieri Skrundas komunālajā saimniecībā. Projekts man ir devis ļoti daudz, jo šī ir patiešām tāda iespēja tieši pēc šīs profesionālās augstākās izglītības iegūšanas strādāt tieši atbilstoši savā jomā. Un esmu šeit sastapusies arī ļoti atsaucīgu vadību un cilvēkus. Un es šeit patiešām varu likt lietā visas savas zināšanas, un es esmu ļoti gandarīta par to, ka šis projekts man ir uzrunājis un devis iespēju šeit strādāt. Arī darba devēji, kas iesaistījušies Eiropas sociālā fonda projektā pasākumu noteiktām personu grupām, ir gandarīti par sadarbību. Kā komentē Skrundas komunālās saimniecības vadītājs Aivars Rudzuroga, tad pieteikšanās process projektam bija salīdzinoši vienkāršs un darbinieku piesaiste noritējusi veiksmīgi. Pārsvarā tie, protams, ir plusi, iesaistoties šīs programmās, jo pirmkārt jau tie ir līdzekļi, kas tomēr tiek dot līdz šiem darbiniekiem. Plusi vēl ir tie, kad tādā veidā, kad nav pašam jāmeklē, ir nepieciešamība pēc šiem darbiniekiem, kādu veidu, tad Nodarbinātības aģentūra ir tā, kurai ir šī bāze par cilvēkiem, kuri meklē šo darbu, un tās specialitātes pie viņiem ir vieglāk atlasīt, līdz ar to tiek saņemta informācija par to, kas varētu būt šie potenciālie strādnieki. Valsts līdzfinansētās darba vietas bezdarbniekiem projekta ietvaros veido komersanti un pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības un nodibinājumi. Iesaistoties projektā, valsts darba devējiem kompensē daļu no jaunpieņemtā darbinieka atalgojuma, bet nodarbinot bezdarbnieku ar invaliditāti, darba devējs paralēli atalgojuma līdzfinansējumam iegūst arī ikmēneša dotāciju algai darba vadītājiem. Dotāciju izmaksām par asistentu, surdotulku un ergoterapeitu pakalpojumiem, kā arī dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti.
Aleksejs Korsaks Eiropas sociālā fonda projektā pasākumu noteiktām personu grupām iesaistījās pavisam nesen. Un, lai arī Aleksejs ir vājredzīgs, kopā ar projektu ietvaros piesaistīto asistentu, viņš veiksmīgi pilda airēšanas pulciņa vadītāja pienākumus. Так скажем, я уже давно занимаюсь гривней. Ar airēšanu es nodarbojos jau sen. Biju pieteicies darba biržā, kur man arī piedāvāja iespēju iegūt šo subsidēto darba vietu. Es šajā projektā esmu sācis darboties tikai nesen, bet mēs jau esam sākuši apmācīt adaptīvajā airēšanā cilvēkus ar veselības traucējumiem. Trenēties gribētājs Aleksejs apmāca gan uz speciāli adaptīvās airēšanas trenažiera, gan arī veic apmācību un instruktāžu braucot ar laivu. Ikdienas darbā viņam palīdz projekta ietvaros piesaistītais asistents. Но в данном случае он помогает. Asistents man palīdz atbraukt uz darbu un pēc tam aizdoties mājās, kā arī viņš man palīdz sagatavot inventāru, kur nepieciešams. Principā esmu ļoti pateicīgs darba biržai un saviem darba devējiem, kā arī asistentam par iespēju darboties ar sev tīkamu darbu un vēl saņemt arī atalgojumu. Es varu sev pierādīt, būt noderīgs sabiedrībai, nevis vienkārši sēdēt mājās un saņemt pensiju. Но смысл есть, что... Jēga šai sadarbībai ir tāda, ka šobrīd konkrētajā pozīcijā ir cilvēks, kas pilda nepieciešamās funkcijas un pienākumus. Un mēs jau strādājam pie idejām, kas Aleksejam ļauj šajā projektā apgūtās iemaņas izmantot arī turpmāk. Šī brīža darbs būs kā veiksmīgs starts mūsu tālākai sadarbībai. К дальнейшей работе. Savukārt Valdis Ķuzis savu dalību šajā Eiropas sociālā fonda nodarbinātības veicināšanas projektā jau ir beidzis. Arī viņš projektā iesaistījās kā bezdarbnieks ar invaliditāti. Un par spīti rokas traumai ir spējis darba devējiem sevi apliecināt un palicis pastāvīgā darbā par elektromontieri. Nozīmīgi, ka vidēji 80% no bezdarbniekiem, kuri pabeidz projektu, veiksmīgi iekārtojas darbā gan pie tiem pašiem darba devējiem, gan arī spēj atrast darbu pie citiem darba devējiem. Guna Pavilaite savu dalību Eiropas sociālā fonda projektā pasākumu noteiktām personu grupām jau ir beigusi, taču joprojām turpina strādāt par rēķinvedi projekta ietvaros radītajā darba vietā Skrundas komunālajā saimniecībā. Pirms 3 gadiem beidzu augstskolu Latvijas universitāti, tieši izglītība ir ekonomists, finanšu menedžments. Un kā jau visiem jauniešiem, pēc skolas pabeigšanas ir diezgan liels problēmas tikt darbā tieši dēļ pieredzes. Iestājusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekos, un tad man piedāvāja iestāties šajā projektā, un esmu tiešām ļoti priecīga un apmierināta. Uzsvēršu vēlreiz par to vien, ka tas ir manā pilsētā, jo šeit tik daudz iespējas nav, kur strādāt, un par tas vien jau man liels pluss ir. Es domāju, ka ieguvēji ir visi, gan mēs kā darba ņēmēji, devēji, gan arī šie darba ņēmēji, jo ir, protams, arī viņam ir iespēja izvērtēt to darbu, ko mums ir diezgan laba pieredze to, kad ir palikuši strādāt, un šis bija ļoti labs veids, lai varētu viņus izvērtēt, un mums liekas, ka mēs esam tiešām papildinājuši tos pastāvīgos darbiniekus ar labiem kadriem. Eiropas sociālā fonda projekta pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros līdz 2012. gada 1. jūnijam Nodarbinātības valsts aģentūrai sadarbojoties ar vairāk nekā 1200 darba devējiem visā Latvijā ir izdevies radīt jau vairāk nekā 3000 valsts līdzfinansēto darba vietu. Pieprasītākās profesijas no darba devēja puses ir labiekārtošanas strādnieki, informācijas ievadīšanas operatori, lietveži, bibliotekāri, grāmatveži, gan profesijas, kurās ir nepieciešama augsta kvalifikācija, gan arī tādas, kurās tā nav nepieciešama. Tāpēc šis projekts ir atvērts dažādu sabiedrības grupu iespējām. Projekts tiks īstenots līdz 13. gada beigām. Rezultātā būs izveidots vairāk kā 3000 darba vietu. Un vairāk kā 2800 cilvēku būs beiguši dalību projektā, un 40% vismaz no viņiem būs iekārtojušies darbā. Kā jau minēju, tad šobrīd darbā iekārtošanās rādītājs ir daudz augstāks, pārsniedz 2 reizes, tie ir 80%. Tas ir tas, ko mēs sagaidām, kāds būs projekta rezultāts.